Viss strādā. Nu ko, labdien visiem! Prieks jūs visus redzēt. Žēl, ka neesam šodien kuplējā skaitā, bet es domāju, ka mēs labosimies jau drīz. Un tiem, kas mani nepazīst, vēl joprojām, esmu Alīna Beluško, Joju kompānijas pārstāvis. Es specializējos uz uzturabagātinātājiem un to ietekmi uz cilvēka organismu. Šodien mēs ar jums parunāsim par Joju kompānijas diviem lieliskajiem jaunumiem, par mūsu sībūsteru un par mūsu divām kafijām. Pirmkārt, es gribētu pateikt paldies pilnībā visiem, kas piedalījās kompānijas lielajās prezentācijās, jo tas ir ļoti svarīgi, jo tur var uzzināt daudz vairāk jaunas, interesantas informācijas. Un šodien jūs sagaida teorija dzimtajā valodā. Pēc prezentācijas lūdzu visi paliekam, varēsim nedaudz padiskutēt, padalīties ar emocijām un, protams, uzdot visus interesējošos jautājumus. Sāksim mēs ar jums ar sībūsteri. Es jums arī parādīšu viņu, kas vēl neredzēja. Tas ir inovatīvs produkts ar liposomālo C vitamīnu, kas atbalsta veselību, dara to efektīvi un arī garšīgi. Tagad es palūkšu jūs čatā ierakstīt, kuri no jums jau paspēja pagaršot mūsu jaunumu, kas vēl nepaspēja pēc prezentācijas, kad es paspēšu izstāstīt arī par visām labajām īpašībām, noteikti to izdariet, jo rudens viņš vairs nav aiz kalniem. Un mums visiem ir nepieciešams stiprināt mūsu imunitāti. Nu ko? Tas ir mūsu C vitamīns, un tā nozīme veselībai nevar pārvērtēt, jo cilvēka ķermenis viņš pats par sevi nemāk un arī to nedara, neražo C vitamīnu. Tāpēc mums ir jāsaņem to no tādiem pārtikas produktiem, kā piemēram no apelsīniem, kivi, brokoli, un pats par sevi C vitamīns viņš var zaudēt savas īpašības ilgstošas uzglabāšanas laikā, vai arī pie gatavošanas procesa, tas ir pie termiskas apstrādes laikā. Un runājot par citām uztura bagātinātājiem, kas ir pieejami pārdošanā, tie nevienmēr spēj pilnībā uzsūkties pat pie lielās koncentrācijas. Taču mums ir mūsu jaunais risinājums. Mūsu produkts C-boosters, viņš izmanto īpašo C vitamīnu formu, liposomālo, un tas nozīmē, ka vitamīns ir apvilkts ar mazajām membrānām, apmēram kā burbulīši, kas palīdz tam daudz labāk uzsūkties mūsu organismā un, respektīvi, darboties daudz efektīvāk. To var salīdzināt kā ar superkoncentrātu, kas visu nogādā tieši pareizajās šūnās, visu, kas ir nepieciešams. Un ļaujiet man vienkāršiem vārdiem izstāstīt par to, kas ir liposomālā tehnoloģija. Iedomājieties, ka jūsu vitamīniem un uzturvielām ir personīgais taksists, kas tos nogādā tieši tur, kur tie visvairāk ir nepieciešami. Šo lomu spēlē mūsu vitamīnos liposomas. Tas ir sīkās membrānas, kā mēs ar jums jau paspējam noskaidrot, ļoti līdzīgas mūsu ķermeņa šūnām, kas transportē aktīvas vielas, piemēram, vitamīnus un barības vielas, tieši uz vajadzīgajām vietām. Un pateicoties šai inovatīvajai tehnoloģijai, labvēlīgas vielas tiek absorbētas daudz labāk un darbojās daudz efektīvāk, nodrošinot jūsu ķermeni maksimālo atbalstu. Un parunāsim vēl nedaudz par liposomālo tehnoloģiju, jo galvenās liposomālās tehnoloģijas priekšrocības ir vienkārši pārsteidzošas, manuprāt. Pirmkārt, paaugstināta biopieejamība. Iedomājieties, ka vitamīni un citas uzturvielas pārvietojas pa jūsu ķermeni ar maksimālo efektivitāti, apējot pat kuņģa, zarnas, trakta skabo vidi. Un pateicoties liposomu kapsulam, C vitamīns viņš labāk uzsūcās sarnās, daudz ātrāk sasniedz asinis un līdz ar to daudz ātrāk sasniedz arī mūsu šūnas. Otrakārt, aktīvo vielu aizsardzība, C vitamīns un citas nestabilas vielas, viņus bieži iznīcina siltums, gaisma, gaismas stari un, protams, gaisa. Liposomas viņas darbojas kā vairogs.
vienkārši pasargājot tās no oksidēšanas un citiem procesiem, tādējādi saglabājot to labvēlīgas īpašības. Un treškārt, uzlabo piegādi uz šūnām, jo liposomas viņas atgādina pašas par sevi šūnu membrānu struktūru, kas ļauj tam viegli saplūst ar šūnām. Tas nozīmē, ka aktīvas vielas ātri un efektīvi tiek nogādātas tieši šūnās, kur tas var veikt svarīgas savas funkcijas. Vēl nedrīkst aizmirst, ka liposomālā tehnoloģija ir vienāds ar samazinātām blakus parādībām. Liposomu formas viņas samazina kuņģa kairinājumu un citas iespējamas blakus parādības, jo ļauj aktīvām vielām izdalīties pakāpeniski un konkrēti sasniegt vēlamos organos vai arī vēlamos audus. Kā arī liposomi viņi nodrošina ilgstošu vienmērīgu aktīvo vielu izdalīšanos, ilgstoši saglabājot tas stabilā līmenī mūsu asinīs un arī šūnās. Un šo priekšrocību dēļ liposomālā tehnoloģija padara mūsu produktu par efektīvāku nekā daudzi parastie uztura bagātinātāji vai arī pat vairāki pārtikas produkti. C vitamīns viņš veic daudzas svarīgas funkcijas mūsu organismā. Un ar liposomālās tehnoloģijas palīdzību spēj funkcijas paveikt visefektīvāk. Sāksim mēs ar jums ar galvenajiem C vitamīna priekšrocībām mūsu organismā. Tas darbojas kā spēcīgs antioksidants pirmkārt. Tas nozīmē, ka C boosters viņš aizsargā mūsu šūnas un audus no bojājumiem, kā arī var izraisīt oksidatīvo stresu. Ko var izraisīt tieši oksidatīvais stress? Turklāt C vitamīns ir neizvietojams jūsu imunsistēmas partneris. Tas palīdz saglabāt spēku un efektivitāti un cīnoties ar infekcijām un stiprinot aizsardzības mehānismus mūsu organismos. Turklāt vitamīns C viņš tā kā ir neaizstājams jūsu imunsistēmas partneris. Viņš palīdz saglabāt spēku un efektivitāti, cīnīties ar infekcijām un stiprinot aizsardzības mehānismus. Kā arī vēl viena svarīga funkcija ir veicināt dzelzs uzsūkšanos, īpaši no augu pārtikas. Tas īpaši ir aktuāli vegāniem. C vitamīns viņš arī veicina labāku dzelzs uzsūkšanos un novērš anēmiju. Un regulārā C vitamīna lietošana viņa palīdzēs samazināt saaugstēšanos gan ilgumu, gan smagumu. Stresa vai lielas slodzes apstākļos, piemēram, kā ir sportistiem, C vitamīns var ievērojami samazināt saslimšanas risku. Mūsu produktā ir 500 mg C vitamīna, kas nodrošina visas jums nepieciešamas priekšrocības. Šī deva nav izvēlēta nejauši, bet gan, lai nodrošinātu augstu efektivitāti un nosektu organismā ikdienas vajadzības bez toksikācijas riska, kas nav nosakams arī pie tik lielām devām kā 2 grami. Tādā veidā jūs saņemsiet pilnībā visus ieguvumus un atbalstu savai veselībai visērtākajā un, protams, visdrošākajā formā, ko mēs jums sagatavojām. Citrusaugļu flavonoīdi. Citrusaugļu flavonoīdi ir otrā svarīga sastāvdaļa, kas pastiprina C vitamīna iedarbību mūsu produktā. Šie augu savienojumi, kas satur polifenolus, viņi ir spēcīgi dabas antioksidanti. Tos var atrast citrusaugļos, tādos kā apelsīni, citroni, laims vai arī greipfruts. Kā arī citrusaugļu flavonoīdiem ir vairākas labvēlīgas īpašības. Tie palīdz uzlabot C vitamīna uzsūkšanos un biopieejamību, nodrošināt maksimālu labumu jūsu ķermenim. Pateicoties to antioksidantu īpašībām, flavonoīdi aizsargā mūsu šūnas no brīvajiem radikāļiem un citiem izraisītajiem bojājumiem, kas palīdz samazināt arī hronisku slimību attīstības risku.
Tiem piemīt arī pretiekaisuma īpašības, kas atbalsta veselību un samazina iekaisumu mūsu organismos. Un apvienojumā ar C vitamīnu tas padara mūsu produktu par spēcīgu atbalstu jūsu veselībai un pasargā jūs no negatīvās vidas faktoriem. Kāpēc C-boosters ir mūsu klientu uzmanības vērts? Tas ir pieejams. Viņš ļoti labi uzsūcās organismā. Tiek pielietotas augstās tehnoloģijas, garša, patīkamā apelsīnu garša, kas noteikti neatstās jūs par vienaldzīgiem. Tad vienkāršība. Produkts viņš ir iepakots vienreizējās lietošanas paciņās. Viņu var ātri un vienkārši pievienot ūdenim vai arī sulas glāzei. Tīrs sastāvs. Mūsu produkts nesatur cukurus, ģenetiski modificētos organismus un arī nesatur saldinātājus. Un arī viņš ir piemērots vegāniem. Tā, ļaujiet pastāstīt par mūsu C-booster izlaišanas formātu. Tas ir ērts iepakojums mazajās paciņās pa 5 ml, un iepakojumā mums ir 30 sašēs. Tieši kurs vienam mēnesim. Kā viņu lietot? Vienkārši izšķītiniet saturu ūdenī vai sulas glāzē un baudiet katru dienu. Kā arī produktu var lietot tieši no paciņas. Taču te uzreiz gribu pabrīdināt, ka, ja jums ir iekaisis nedaudz kakls, var būt viegla kairinoša sajūta. Un kā parasti, lūdzu ņēmiet vērā, ka produkts nav paredzēts bērniem, grūtniecēm vai sievietēm zīdīšanas laikā. Ja pēkšņi jūtat diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar savu ārstu. C-boosters ir savienojams pilnībā ar visiem produktiem no mūsu uzturu bagātinātāja līnijas. Gadījumā ar biodronu mēs ieturam pauzi starp lietošanām 30 minūtēs. Un kā mēs visi jau zinām, C-booster ir lielisks aizsargs imunsistēmai. Un imunsistēmai īpaši rudens periodā ir nepieciešams atbalsts. Sinerģijā C-boosters ļoti labi darbosies ar immunity. It īpaši, ja jūs sākat lietot to jau iepriekš. Sagatavojot savu imunitāti tādā veidā lietus un vīrusu sezonai. Nobeigumā vēlos teikt, ka C-boosters ir mūsu palīgs rūpēs par jūsu veselību. Ar unikālu liposomālo C vitamīnu un citrus augļu flavonoīdu kombināciju mēs iegūstam maksimālu labumu ar minimālām piepūlēm. Atceramies, ka katra diena ar C-booster ir solis ceļā uz enerģisku un pilnu un veselīgu dzīvesveidu. Nu ko, ar to mūsu prezentācija nebeidzās. Mums ir vēl 2 jaunumi, kas ir pelnījuši jūsu uzmanību, jo šīs produkts ir ļoti populārs, un es teikšu godīgi, nepazīstu nevienu cilvēku, kuram pat es nezinu, būtu vienaldzīga kafija. Jo par kafiju var diskutēt stundām ilgi. Un pat ja kafija negaršo jums kafiju, jūs vienkārši nepaspējat pagaršot vēl Joyo kafiju, kas ir ļoti kvalitatīva un ļoti smaržīga. Kad mūsu uzņēmums pieņēma lēmumu par kafijas integrēšanu mūsu Joyo produkcijas līnijā, man bija tāds gods tikties ar pašu ražotāju, un viņš man iedeva paraudzīņus, kurus es ieliku sev mašīnā un vienkārši aizgāju iepirkties. Kad es atnācu atpakaļ no veikala, es biju tik ļoti pārsteigta ar to aromātu, kas man bija mašīnā, ka es knapi noturējos vienkārši, lai aizbrauktu mājās, lai varētu viņu ātrāk pagaršot. Un ziniet ko, kad es pagaršoju to kafiju, es uzreiz sapratu, ka produkts ir ļoti labs un ir uzmanības... Viņam vajag veltīt uzmanību, un es esmu pārliecināta, ka vairākiem no jums arī kafija garšo. Tāpēc man kā pētniecei lūdzu uzrakstiet čatiņā, vai te ir kafijas entuziasti tādi paši kā es, un vai visi ir priecīgi, ka mūsu sortimentā tagad ir arī kafija. Nu ko, sāksim ar teoriju. Mūsu sortimentā ir parādījušās 2 kafijas, un vienā no tām ir Decaf Delight. Decaf nozīmē, ka kafija ir bez kofeīna. Uzreiz pateikšu.
Un ir domāts cilvēkiem, kuri ir jūtīgi pret kofeīnu. Taču, nezinu, kafijas baudīšanas rituāls tiem ir būtiski svarīgi, un viņi nevar bez tā iedomāties savu dzīvi. Kāpēc dīlait? Tas ir saistīts ar apgrauzdēšanas procesu. Apskatieties, lūdzu, tagad bildē, kur kur ir iekrāsoti 2 no 5 aplīšiem tieši kafijas iepakojumam. Tas nozīmē, ka kafija ir viegli grauzdēta, un tieši no tā izriet tā patīkama garša un smaržas buķete, kas nepadara mūsu kafiju par rūgtu un dod izcilu riekstu un piena šokolādes pēcgaršu. Tagad no pārtikas tehnologa viedokļa. Ir 2 veidi, kā no kafijas pupiņām var likvidēt kofeīnu. Pirmais ir ar ķīmijas palīdzību, toties pielietojot ķīmiskās vielas. Par to, godīgi sakot, gadiem ilgi diskutēja arī pētnieki, un atnāca pie secinājuma, ka tas pirmkārt nav drošs process cilvēku organismam, un otrkārt neizvada kofeīnu pilnā apmērā no kafijas pupiņām. Līdz ar to tagad pat ir regulas un direktīvas, kas kafijas ražotājiem aizliedz izmantot šo procesu. Un ir vēl viens veids, ko izmanto tieši mūsu ražotājs. Šo procesu sauc par osmozes procesu, kur līdz ar ūdens palīdzību kofeīns tiek izskalots no pupiņām līdz 99%. Tas palīdz saglabāt izcilu kafijas garšu un, protams, aromātu, un ir uz 100% drošs cilvēka organismam. Kā uzturzīmes gribu uzslavēt kafijas lieliskās īpašības, kā gremošanas trakta atbalstu. Kafija tik tiešām pātrina un uzlabo gremošanas procesus, un vēl viens plus kafijai bez kofeīna, jeb decaf delight kafijai, ka šo kafiju var baudīt arī vakaros, un tas neietekmēs, protams, miega kvalitāti. Tad mūsu sortimentā ir arī Velvet espresso, un man liels lūgums ik katram iegaumēt, kā pareizi pateikt vārdu espresso. Jo ļoti izplatīta kļūda daudziem cilvēkiem ir, kad espresso vārdu pārveido par ekspreso. Tā nedaram. Pierakstam sev un iegaumējam espresso. Jo tagad ik katrs no mums ir kafijas eksperts, un mēs visi esam mūsu zīmola Joju reklāmu staigājošā. Esam izglītoti un profesionāļi no lielā burta. Tātad ar espresso, kāpēc vispār mūsu espresso ir tik labs? Pirmkārt, tā ir enerģijas deva. Otrkārt, mūsu kafijai ir izcila garša, kas atstāja tumšās šokolādes un karameles pēcgaršu. Un mūsu kafijai obligāti ir jābūt katrās mājās, es uzskatu, lai mūsu klienti spētu gūt baudu no rītiem, dzerot premium klases kafiju. Mūsu kafijas pupiņas ir no Brazīlijas, no izcila reģiona Minas Gerais, kur pupiņas tiek audzētas 1 kilometra augstumā. Jūs tikai iedomājaties, cik augsta tas ir. Un tieši tas dāvā mūsu kafijai tik izcilu garšu un aromātu, jo pupiņas augot tādā augstumā lēnāk nobriest un tādā veidā spēj no dabas smelties tikai tas labākās īpašības. Protams, kafijai arī labas īpašības, kas ir pelnījušas mūsu klientu uzmanību. Tas ir enerģijas deva katrā tasītē, organisma vitalitāte. Tie ir antioksidanti kafijas saturā, un mēs visi zinām, ka antioksidanti ir skaistums un ilgstošs jaunums, kā arī imunsistēmas stiprināšana, kā mēs ar jums noskaidrojam tikko C-Booster prezentācijas laikā. Un nedrīkst aizmirst, ka mūsu kafija ir baudas rituāls. Pagatavot kafiju mājās apstākļos ir pavisam vienkārši, gan ar tehnoloģiju palīdzību, gan arī patstāvīgi. Tagad gribu visus pamūtināt, kas vakardien nepaspēja atnākt uz meistarklasi. Šodien obligāti ierasties meistarklasē, kas būs 7 vakarā. Tur mūsu eksperts izstāstīs, kā pagatavot kafiju mājas apstākļos vislabākajā veidā. Un tur arī spēsiet gūt jaunas zināšanas, un es domāju, noteikti tas ir tā vērts, tāpēc visus gaidu 7 šodien atkārtot jūsu prezentāciju meistarklasi.
Mūsu kafija ir pagatavota no 100% arabikas, kas ir izcilās kvalitātes rādītājs. Un pievēršu jūsu uzmanību, ka ik katram, kam ir nepanesība pret kafijas pupiņām vai arī augsts spiediens, jums obligāti ir jākonsultējas ar ārstu pirms produkta lietošanas. Baudiet kafiju ar prieku un dodiet priekšroku pārbaudītiem produktiem. Un runājot vēlreiz par mūsu džoju kafiju, ražošanas procesā tika parūpēts ik par katru kafijas pupiņu. Esmu pārliecināta, ka jums ir sakrājušies jautājumi gan par vienu produktu, gan par otru. Un ar lielāku prieku es centīšos atbildēt uz visiem jautājumiem. Varu uzreiz par C boosteri.